Ļoti aktuāls ir temats par kvantu realitāti, par kvantu paralēlijām, esībām, kvantu telpām un kvantu lēcieniem. Manā uztverē muļķis ir tas, kurš visu noliedz, jo mēs radības kronis savā attīstībā neesam sasnieguši absolūto ideālu. Mūsu zināšanas nav absolūtas. Mēs joprojām pētam, meklējam un kaut ko arī atrodam. Kā rezultātā par kvantu realitāti noteikti saku jā, turpinam, meklējam. Bet neirolingvistiskajā programmēšanā mēs runājam par laika līniju. Un laika līnija tas ir mūsu prātam ļoti saprotami. Tā ir taisne, kura iet no pagātnes uz nākotni vai varbūt otrādi. Un mēs atrodamies mūsu laika līnijā konkrētā vietā un varam ar neirolingvistiskās programmēšanas palīdzību pa šo līniju ceļot un salabot mūsu psihē esošās problēmas. Atsiet konkrētus problēmu punktus, kuri mūs velk atpakaļ, kuri mums neļauj doties tālāk uz priekšu. Tās ir sāpīgas pārliecības, sāpīgi brīži, tev radinieki varbūt kaut ko visu laiku stāstīja bērnībā. Vai tev ir kāds notikums pagātnē, avārija, neveiksmīga tikšanās, neveiksmīga romantiskā dzīve. Ir kaut kādi brīži, kuri tev ir kā lūzuma brīži, un pēc kuriem tu iekšēji tev ir iestājies vai nu tāds kā sasalums vai tāds sastingums stāvoklis, vai arī tu esi pieņēmis kaut kādu iekšēju lēmumu. Un ar šo tieši nodarbojas neirolingvistiskā programmēšana, kuras speciālists es esmu. Es neesmu gadījuma blogeris, kurš tagad izdomā, ka kaut kādas gudrības stāstīs. Mēs varam aiziet konsultācijā, mēs varam aiziet pa šo laika līniju uz konkrēto laika punktu un arī to salabot. Ja notikums ir sarežģīts vai saistās vēl ar citām lietām, tas varbūt ne viena konsultācija, ne divas. Ir varbūt ilgāk jāpastrādā. Jo mēs, protams, neesam kā motocikli, kuram vienu skrūvīti var nomainīt uzreiz, bet ir metodes, kas arī šīs lietas risina. Tā kā šāds ir mana informācija par neirolingvistisko programmēšanu, lai jums būtu skaidrs, ar ko es nodarbojos. Laimīga diena!